Latvijas Lauksaimniecības universitātes gaitiņos rosība vakar nenorima līdz pat vēlam vakaram. Zinātnieku naktī vienam interesantam bija dot iespēju ielūkoties zinātnisko laboratoriju darbu noslēpumos. Un es jums tagad parādīšu vienu diagnostikas metodi, kā mēs nosakam, vai cūkas gaļa ir lietojama uzturā vai nav, vai nevar cilvēks sasniegt ar parazītiem. Trihinamolu ieraudzīt var tikai mikroskopā, bet dažādus citus parazītus varēja aplūkot arī ar neapbruņotu aci. Bērniem visinteresantākā likās skeletu istaba, bet pieaugušajos izbrīnu radīja lietas, ko mediķi izoperējuši no četkājēno mīluļu suņu punčiem. No kāda suņu vēda ir izņemtas 7 iespaidīgas bumbiņas, bet citam itin laba ēdmaņa bijusi saimnieces cimds. Un te pagaidām, man liekas, visintresantāk, jo rāda visādus eksponātus, skeletus, te rādīja, ko cilvēki un ko dzīvnieki apēda un ko jāoperē laukā, tā kā tiešām ļoti interesanti. Pārtiks tehnoloģijas fakultātē speciālistu vadībā ik viens varēja veikt dažādus eksperimentus, kas balstīti uz fizikas likumiem, bet ļoti noderīgi kokteļu gatavošanā. Paši neko nezināt no tādiem brīnumiem, ko var ļoti ātri un viegli izmēģināt, un bērniem ir acis lielas un priecīgi darbojās. Pavisam citādi noskaņa valdīja tehniskajā fakultātē, kur klātesošie piedalījās diskusijā par bioenerģiju un savām acīm redzēja, ka vieglās automašīnas motors var dūkt kā bitīte arī tad, ja tajā ieliet tīra rapšu eļļa. Lai rapšu eļļu dabūtu degvielas šķidrumā, ir nepieciešams viņu uzsildīt. Un šeit ir apvienota elektriskā sildīšana ar sildīšanu to, kad motors jau ir uzsilis, tā tad ar siltumaini. Un visa galvenā būtība. Nedaudz ir elektrosistēma pielāgota, lai tas viss tā efektīgi darbotos, lai nebūtu pašam nekas jādara. Braucam kā ar parastu automobīli. Vai rapšu eļļa, jūs teicat, vai tā ir tā pati rapšu eļļa, kur var nopirkt jebkurā pārtikas veikalā? Tieši tā. Nākotnē zinātnieks saredz rapšu eļļas plašu pielietojumu lauksaimniecības tehnikas darbināšanai. Zinātnieku nakts Latvijā noritēja jau 5. reizi, un šogad tā vienlaikus notiks 6 pilsētās.